Mēs izdomājam, ka mēs izšausim visu labāko arsenālu un parādīsim visu, kas mums ir. Mēs ienācām pirmo reizi un uzreiz dabūjām labākā posma balvu pasaulē. Uzreiz pirmajā gadā. Un visi tie vecie organizatori, senie organizatori nākamajā gadā bija pie mums mācīties. Arī Rallijas varētu atgriezties Madonā. Lai mēs tā varbūt saprast mazliet, tas, ko viņš izdarīja, tas tā nereāli. Tas ir vienkārši neticami. Tas ir tik nereāli, kad es vēl vairāk kā 8 mēnešus pirms mūsu sacensības visiem saviem darbiniekiem mums bija tādas apmācības. Man viņam paprasīja kaut ko apsolīt, derības kaut kādas, un es viņam pateicu, ja Mārtiņš uzvarēs ātrumposmus, nodzīšu matus. Es teicu, pieķeršos un mēģināšu norganizēt Rīgā. Man bija plāniņš jau bija pat izdomāts, bet šogad nekas nesanāca, jo mēs tikai saulīte, lietus, sniega nav. Un pēc tam, kad uznāca tas mazais mirklis, kad bija sniegs vai ne, tad bija visas sacensības saliktas vienā datumā. 4. Bija tāda situācija, ka zviedri domāja pieteikties vai nepieteikties. Un es teicu, kaut viņi nepieteiktos. Nav jau mums 20 līdz 30 vietas, kur izmitināt vairāk. Ir, piemēram, Madonas novadā ir, piemēram, 30 starptautiskās sacensības un vēl 70 lielas pasākumus. Tās lielās valstis ir pieradušas, ka notiek viss kaut kas dažāds un augstākā līmeņa čempionāti, kas varbūt ir jau ikdiena. Bet mums tas katrs lielais mačs ir kaut kas īpašs. Vai VRC, rallycross, vai tas pats biatlons, vai motocross, vai vēl kaut kas. Un tad jau ir tā vēlme parādīt labāko. Mēs neesam liela pilsēta, bet mēs tā no visas sirds tās lietas darām un cenšamies ielikties un ieguldīties. Un tas kaut kādā mērā vienmēr parādās. Viena komandas vadītāja saka, vai drīkst no kalniņa noņemt slēpes un noiet lejā, ja dalībniekam ir 92 gadi? Viņi ieraudzīja to cilvēku šeit, viņš nometās ceļos, lūdza viņam autogrāfu, viņš vispār neticēja, kad tas ir atbraucis. Un tas reibus noslēdzas to, ka Voģņaks, man liekas, ka to otro mašīnu nošķīla kaut kādā dopā. Cilvēkiem neskāpēc patīk domāt, ka tie, kas ir tikuši varā, sēž kaut kādā olimpā, kaut kādā citā dimensijā un dara, ko nu grib, lai šos mazos mītus kliedētu. Mēs esam paaicinājuši Madonas novada dievu no Olimpa, novadomas vadītāju, kurš atved mums visādus stāstus un cilvēkus darītājus. Ar ko mēs šodien te sēžam? Precīzi atbildi darītāji. Darītāji sportā. Gundars Upenieks, 4 olimpisko spēļu dalībnieks. Beidzot, es ar olimpietu pie viena galda sēžu. Beidzot, tā stunda ir situsi. Madonietis šobrīd aktīvi organizē dažādas sacensības, tajā skaitā pirms pāris gadiem Eiropas čempionāts biatlonā junioriem Madonā. Zinu, ka viņam ir vēl daudz dažādu ideju par darbību sportā. Un Raimonds Strokšs, fanāts, ideju ģenerators, ārkārtīgi mērķtiecīgs cilvēks, tikko uzkāpis Aconcagua, sarīkojas Latvijā VRC, spīdoja un vēl daudz ko citu. Es domāju, iedvesmas stāsts ne tikai Madonas novadam, bet visai Latvijai un varbūt arī pasaulē. Hei, tad sākam ar to. Kāpēc tas sports visu laiku? Madonā tikai izlaiž sports. Visi pensionāri ūkšķi. Pensionāri steigā papaciņi arī sporto, un tagad viņi paprasīja atlēdi sporta centrā, lai varētu darboties un būt aktīvi. Ko šitais nozīmē? Tas nozīmē vai nojošanu, vai kaut ko tam līdzīgi. Vairēšanu. Bet es to redzu, ka visām paudzēm iespēja būt veselīgiem, aktīviem, darīt to, kas patīk, un visbeidzot caur sportu nest novada vārdu Latvijā un pasaulē, un arī dot uzņēmējiem iespēju nopelnīt caur dažādiem lieliem pasākumiem, kas notiek un ir vēl paredzēti. Tā kā tas tāds ļoti liels pasākumu komplekss zem vārda sports, bet tur var palikt apakšā ārkārtīgi daudz ko. Es aizbraucu uz Alūksnes pusi Alūksnes. Mums bija Latvijas čempionāts spinningošanā no laivām. Tur izrādās, dzīvo mierīgi kaut kāds somu triatlonists. Viņš trenējās, viņiem Alūksnes pusi ļoti patīk, tur nav daudz cilvēku, ir laba infrastruktūra, dzīvo kempingā mierīgi veselu mēnesi un dzīvo. Tā kā es arī priekš sevis sapratu, ka sports arī tās turismu veids. Man liekas, tu par to visvairāk varētu stāstīt. Tāpēc, kad ir nācijas, kuras dzīvo ar sportu, visas. Olimpietis, piemēram, Somijā ir tā kā, ja viņš ir bijis olimpiādē, tas nozīmē, ka viņš ir sevišķā statusā visas nācijas līmenī. Droši vien, ka varbūt mana prizma ir vairāk caur ziemas sporta veidiem, un ziemas sporta veidu meka tāda, zināmā mērā, tomēr ir Skandināvija. Un mēs zinām, ka Skandināvi ir tomēr pret dzīvi attiecās nedaudz savādāk, varbūt viņi tuvāk ir dabai.
un varbūt viņiem nav vajadzības tik daudz lielas ekstras, kā tu minēji, somu triatlonisti dzīvo trailerī, ja, un daudzi slepotāji, biatlonisti dzīvo trailerī, viņi tādā veidā arī gatavojās, un, teiksim, tā nācija kā tāda, droši gan Somi, Zviedri un Norvēģi ir tādi tuvāk dabai noteikti nekā citi. Vismaz man tāds sajūta ir. Bet no tām visām ekstrām mums Latvijā diezgan bieži tagad globāli tāda pārmaiņa rezultātā viena ekstra, kas saucās ziema, sāk pietrūkt. Vai tas kaut kādā veidā nebaida? Jā, šis ir Madonas novadam droši vien. Šis ir labs jautājums. Ja mēs pozicionējamies kā ziemas galvaspilsēta, tas šis paliks dārgs pasākums, un tur naudu būs jāinvestē, jo, protams, var arī investēties arī Kurzemē, un to var izdarīt jebkurš. Jautājums tā cena ir, un es domāju, ka cena Madonā ir krietni zemāka nekā investējoties Kurzemē. Bet būs jāinvestējas, jo ziemas paliek, viņas paliek vājākas ir, un tad labu piemēru varu pateikt paskatāmies pasaules kausa biatlonā Nova Mesta, Čehijā. Jūs redzējāt, tur plus 15, 20 grādi, bet tur jau tāpat sacensības notiek, un tas jautājums ir par naudām, par izmaksām. 1,5 metrs mākslīgā sniega, 3 metru platumā, 3 kilometri. Man nav kalkulatora, un es nezinu īsti tās elektrības izmaksas Čehijā, bet tur var sakalkulēt, cik tas maksā. Un mūsu tehniskais delegāts Jānis Bērziņš, kurš ir atbildīgs, viņš saka, plus 15 no rīta iedarbina traktoru, nost tur lieko kārtu nost un brauc pa nākamo. Un tur visu nedēļu vai 2 vai 3 nedēļas var notikt sacensības, bet, protams, tās ir izmaksas, un tur atkal jākalkulē droši vien, cik tas ir izdevīgi tam visam tur apgabalam, noteikti nav mestas vai vēl kaut kā, bet tas maksā. Slēpotājs slēpos tādos formas tērpos kā vieglatlētis sprintu skrien, tad tas atmaksāsies, jo auditorijas būs lielas. Piekrīt? Bet mēs jau tuvojamies, jūs redzat, ka jau rociņi jau nav. Jā, es skatos, tas taisnība, un tā Marta Saule vienmēr ir tā foršākā. Vēsturiski taču es atceros kalnu dienvidu nogāzēs, braukt ar slēpēm un sauļoties brīnišķīgi. Bet viņi tāpat rīko. Viņi pat nedomā īsti atteikties. Es par to nešaubos. Tas kopējais pienesums tam Nova Mesto acīm redzot to viennozīmīgi atsver, ko dod šis biatlona karasolis, kas ir pasaules. Tu jau pat cipariem domē sēžot, man liekas, ka darīt tādā brīdī, ka mums ir viens liels pasākums Madonā. Mēs jau rēķinām, to ekonomisku atdevi mēs rēķinām. Droši vien Raimonds zinās labāk, kā tas ir, bet mēs rēķinām vidēji no ārzemnieka 100 eiro dienā. Tad, piemēram, 300 ārzemnieki 5 dienas, 150 000 paliek novadā, kas, manuprāt, ir milzīgs atspējas. Raimond, un tu pastāsti, cilvēki jau tevi nezina. Pastāsti, ko tu esi sadarījis? Cilvēki zina. 3 raidījumi nepietiks. Neko esmu tāds īsts benzingāls. Un sākumā braucu pats, tad bija spiests pārtraukt braukšanu rallijā. Tad atnāca krīze un man nodega automašīna un bija visi tur tie apstākļi un biju iedzīts stūrī, bet atradu adrenalīnu aizstāju un sāku rīkot sacensības. Un uzrīkoju pirmo un diezgan ātri sapratu, kad patīk augsti mērķi un tad nospraudu diezgan nereāls mērķi sev. 15 gadus tikai tam veltīju, bet sasniedzu. Man patīk, ka liepājnieki bija vienā tādā seminārā par turismu. Viņi teica tā, ja mēs pārdzīvosim to pasaules čempionāta posmu Kurzemē, tad Liepāja kā kultūras galvaspilsēta būs vienkārši špicka pēc tā visa. Pasākums bija diezgan apjomīgs, un ja varbūt tad mazliet ieskatām, kas tas īsti bija, tad kopumā tais dienās strādāja fiziski. Darbojās 5000 cilvēku, kas skrūvēja automašīnas, kas lej degvielu, kas filmēja, kas sargāja, vienalga. Tas bija tie cilvēki, kas strādāja, un vēl vairāk kā 100 000 izgāja ārā paskatīties to visu. Tagad tas cilvēku apjoms un tas dienu garums, tas tikai sporta elements bija 4 dienas gars. Tas tornado bija diezgan tāds jaudīgs. Mums arī bija atskaņas. Šeit stacijā vienā iepriekšējā nedēļas nogalē, teiksim, piekdienā treniņš downhillam, braucot Gaziņkalnā. Tur bija ar mountainbike blieži uz ātrumu lejā. Un 2 puiši bija atbraukuši trenēties. Un, ja es pareizi atceros, ka Stīvs Vozņeks, kurš iebrauc vienkārši ar mazu mašinīti, nedēļu vēl līdz lieliem posmām apsēžās un ēd savu burgerīti. Un es skatos, Red Bull cepurīti, bet tādu cilvēku daudz ir. Un ienāca norēķināties tie kalnu divriteņu braucēji, viņi ieraudzīja to cilvēku šeit, viņš nometās ceļos, lūdza viņam autogrāfu, viņš vispār neticēja, kad tas ir atbraucis.
Un tas reibus noslēdzas to, ka Voļņaks, man liekas, seska to otro mašīnu nošķīla kaut kādā dopā. Jā, varētu būt, jā. Varētu. Bet tas, ka jūsu pasākums atsaucās arī šeit Vidzemē, vienkārši laikam gribējās redzēt to reliefu bišķi vairāk. Nu, īstenībā tas pasākums, manuprāt, ļoti plašā teritorijā. Mēs izklājums bija no Rīgas līdz Liepāji, faktiski visu Kurzemi. Un plus pat vēl tālāk. Un cilvēki dzīvoja gan Rīgā, gan Liepājā, gan Kurzemē. Un, protams, viņi arī visi ceļoja no dažādām pusēm iekšā arī Latvijā, un droši vien piestājot daudzās citās vietās. Bet kas pats interesantākais, man liekas, ko mēs tam īsti līdz galam nenovērtējam, cik no tiem cilvēkiem atgriežas tajā vietā. Man ir ļoti daudz jau gadījumu, kur cilvēki pēc redzētā, ko viņi redzēja šeit, ir jau pavadījuši nedēļu, 10 dienas Latvijā, atgriezušies tāpat vien brīvdienās un jau apskatījuši citas Latvijas vietas. Un tas viss vienkārši audzē to visu. Un tu vienreiz uzrīkoji tādu lielu pasākumu, gan iegūst to starptautisko publicitāti, uzliec Latviju uz kartes. Un varbūt cilvēks, nezinu, skatoties raidījumu televīziju, izdomā, kāpēc man nākamās brīvdienas nepavadīt Rīgā vai Latvijā. Un tad ir tā faktiskais iegūms, ka tie cilvēki sabrauc uz vietas un ir tas sporta pasākums. Un pēc tam viņš pēc redzētā izvēlās vēl kāds brīvdienas šeit pavadīt. Un tas ritenis vienkārši griežās un turpina griezties un dzīvot. Bet neskaidri to, ka tu esi tā kā organizators, ja tev jāraksta titros, ko tu rakstītu sev? Par sevi? Diezgan stūrgalvīgs, bišķi traks čalis. Tā es rakstīju. Skrūvītis. Kurzemē. Ar galvu domājuši biznesa plānu, tendēts cilvēks nekad nedarīja to, ko es daru. Nekad. Un arī nesasniegt to, visticamāk. Tāpēc, ka es esmu bijis tāds diezgan stūrgalīgs un vienalga, ko tas prasa, man to ir jāizdara. Kas tev uz krepa rakstīts? Tas ir viena no sacensībām, ko mēs rīkojam pasaules čempionātā, bet tas bija biķerniekos rallīkos. Tā sacensība, ko Nitīši brauca. Jā. Psiks, ne? Riktīgi. Tu pats tāds droši ir? Mazāks. Kādā ziņā mazāks? Droši vien tāda ambīcija arī varbūt arī, jo visu cieņu, jo tad droši vien kā parasti viss rodas galvā, vai ne? Un Raimunda galvā bija viņš uzreiz nostādīt tādu milzīgu mērķi, vai ne? Un sasniedza, un fantastiski pus Latvija tur bija iesaistīta. Es tā bišķi pārspīlēju, bet konceptuāli pus Latvija nošķelta bija, kas tur vārījās, otra puse pie tevis vēl atbrauca, pēc tam atcerējās. Bet viņš faktiski rada sapni, kuram piekļaujās cilvēku dzīves pēc tam. Jo es atceros, joprojām, kad upinieks brauc 4. posmu, mums gāja baigi labi un sniega dēļ pārtrauc pasākumu. Un tas nav tā, ka es katru dienu par to domāju, bet tiklīdz viņi ierauga, atceries to? Mums bija viena no tām retajām reizēm, ka mums bija garantēta medaļa, jo mums nevarēja viņu atņemt neviens, jo bija ļoti tālais mums. Tikai migla atņēma. Un es ēkļos uz divānu saplēsu gandrīz. Es skatījos, ka viņš ar savām garajām kājām tādā nosacītā, bet stingrā, es saprotu, ka es zinu, ko tas nozīmē. Es esmu distanču slēpotais, bet, kad jūs braucat, mēs tā kā stāvam un jūs aizbraucat, tas izlases līmenis milzīgs. Un tieši tāpat arī rallijā. Tie, kas pārkāp noteikumus, varbūt pa 5 vai 10 km. Kaut kur es līdzības viņiem tomēr atrodu. Mums bija tas Eiropas čempionāts junioriem biatlonā Madonā. Arī tas paprasīja ļoti lielu darbu. Pirmā reize bija tāda līmeņa mača biatlonā. Un Gundars bija viens no atslēgas cilvēkiem, kas to komandu samanedžēja, visu izdarīja. Un tas mačs bija ļoti labs. Ar iespējām nākotnē rīkot tā. Organizators ir droši vien ļoti lielas līdzības ir Raimunda tajā darbā un to, ko es daru, jo skaidrs, ka jāsaliek ir laukumā jāsaliek ļoti daudz lielāk. Pirmā kārtām, jo tā ir komanda, primārais jāsaliek ir komanda, nezinu, es teiktu, otrais jāsaliek budžets, un pēc tam viss tas jānokoordinē. Tas ir tāpat kā Novada domē. Līdzīgi. Man liekas, ir liela atšķirība. Es kaut kā pat nezinu, kā tur ir, bet man liekas, jau tagad es izgāju cauri viena ielai, man liekas, tur dala to, kas ir sakrīt tajā budžetā, un tagad mācēsim sadalīt. Šeit ir jāpienes no malas, tev tā nauda finansējums jāatrod, ir, skaitā arī valsts finansējums liels vai ne, bet tev ir atvērtas tomēr rokas. Es nezinu, vai Agris var domē nodarboties ar naudas piesaistīšanu un ziedošanas kontu. Struktūra fondus vienīgi piesaistīt. Es nezinu. Tajā brīdī, kad budžetu pieņēma, pasēdēju un izdomāju.
Un tas mums nebija maz izdomāt, kā tā vadīja. Bet jā, tās divas dažādas pasaules, bet viņām ir kaut kāda savu līdzību, jo Madonas novada domē sēžot, es pats izbrīnījos, cik uzreiz pēc vēlēšanām mērķiecīgi cilvēki metās strādāt. Nevis tagad, tu biji un tu teici, un tad es atkal savādāks. Tādā ziņā, man liekas, mēs esam visi pie šī galda vienādi, ka mēs vienkārši rosīgi daram, un nevis štukojam, kurš te kuram tagad ieriepas. Pateicoties tādiem kā Gundars, kā Gunārs Ikaunieks, dažādas varētu nosaukt Raimonds Aizstrauts vai Letis Lubānā vai Guntis Klikučs motosportā vai basketbola klubs Madona un saukt. Ir kaut kā radusies tā sajūta, ka Madonas novadā tiešām absolūtā prioritāte ir sports, gan finansiāli, gan citādi, kas patiesībā tā nemaz nav. Bet tie atslēgas cilvēki dara fantastisku darbu, uzliek ambīcijas par visaugstākajiem mērķiem, vai tas ir tautas sporta piesaiste, piemēram, Stirnubas ērgļos rudenī būs, piemēram, ja? Vai kaut kādi lieli velobraukšanas mači, vai tehniskie motocrossī, biatloni, slēpošanas. Cilvēki iegulda milzīgu darbu, piesaista šos mačus, un iedod to sajūtu, ka Madonā notiek. Un tas automātiski dod to sajūtu, ka arī tas resurss tur tiek pamatā veltīts. Bet īstenībā budžeta analīzē tā noteikti nav. Un kaut arī, piemēram, atbalstā pasākumu ziņā kultūrai pat ir vairāk nekā sportam, tīri finansiāli. Bet tā pievienotā vērtība, ko caur šiem lielajiem pasākumiem izdodas piesaistīt, tā iedod to skaņu. Un tas mums arī Latvijas līmenī noteikti kaut kur padara īpašus. Nepavēlti ir arī tās nominācijas par 3 zvaigžņu balvu. Tas lielā mērā ir šie lielie sporta pasākumi, kas ir tāds mūsu brands. Bet latviešiem vienmēr vājā vieta ir starpdisciplināra domāšana. Tu tanī brīdī, kad rīko lielos mačus braukšanas, domā arī par tautas dejām vai kaut kādas figūras no malas piesaistīt, kas it kā ir pilnīgi no citas puses, bet kur ir. Diezgan nākās plaši domāt, jā. It kā autosports un ļoti specifiska, bet mums rīkojot, faktiski tu izēj cauri faktiski visai gammai, sākot no grāmatvedības, uzņēmuma vadības, personāla piesaists, izklaides programmām, un mums burtiskā nozīmē atklāšanā stāvēja tautu deju meitas, kas dejo dejas ar visiem saviem rīkiem, un tā gamma ir ļoti plaša, jo tev vajag arī, kā mēs, kad šogad gatavojamies tam VRC, jo mēs joprojām nezinām, vai tā bija viena reize, vai mums būs vēl kādreiz lemts to Latviju uzņemt, mēs izdomājam, ka mēs izšausim visu labāko arsenālu un parādīsim visu, kas mums ir no tautu dejām līdz tautu meitām, kas dziedāja atklāšanā, līdz visu. Tā kā mums tā nācās arī no tādas perspektīvas, protams, domāt. Kā tev ar starpdisciplinārām lietām? Es domāju, ka šobrīd jau pasākumi gan lokālie, gan arī starptautiskie nav iespējami tā kā paņemt tikai šauru nišu, tikai sports. Ja? Tas ir apaug. Tās ir atklāšanas, tās ir noslēgumi. Atbrauc komandas, mums galā viņiem jāparāda, ar ko Latvija ir vai Madona šajā gadījumā, ko mēs viņiem varam piedāvāt. Ir treneru sapulces, komandas pārstāvju, goda lieta uzklāt banketu. Man liekas, jebkurā pasākumā ir tāds, kad, jo tie, kā jau Raimonds minēja, viņi jau atbrauc, mums viņiem jāiedod labākais piemērs, ko mēs varam iedot. Jo mums jādabū tā sajūta, ka viņiem jānoķer, ka viņi grib atgriezties. Varbūt neatgriezīsies kā sportisti, neatgriezīsies kā komandu vadītāji, bet viņi atgriezīsies ģimenēs, uzaicinās draugus. Tā ir tā pievienotā vērtība, kas paliek pēc šī pasākuma. Bet es zinu, ka mēs šobrīd Latvijā daudz uztraucamies par to, ka mums dzimstība bija mazāk nekā gribētos un tagad mūsu paliek mazāk. Es arī skatos to aspektu, kad ir tie vecie vīri, teiksim, no sociālajos tīklos Dainis Cauni. Kad viņš vispār brauc, iedomājies, man liekas, vēl šāva ar kaujas šautenēm toreiz, ka viņš brauc biatlonu. Viņš joprojām blieži un priekuļos bija noracis uz acīm un saskrāpējis vajag, bet tas nekas savus 100 km. Viņš arī šādā liecā ziemā sabraucis. Kad ir arī tie vecākie vīri, es par to vienmēr brīnos, man liekas, tas foršais no sporta, ka viņš atdod, ne? Tu taču arī vēl brauc ar moci, vecīt? Vēl braucu. Viņš arī slēpo, viņš ne tikai brauc ar moci. Viņam bija baigi piezāt cepuri tajā vietā, kur viņš bija nofotografējies Madonas slēpojumā. Madonas tautas slēpojuma cepuri. Tev var tāda bija šodien? Tāda bija visiem, kas gribēja slēpot. Augsts laiks bija? Mēs vienkārši... Varbūt arī tur bija tas āķis, ka mēs baigi staigājām kādu 3 mēnešus tajās biezajās cepurēs un ziema aizgāja garām. Neuzaicināja. Nē, bet tā slēpošanas lieta ir ļoti forša. Pirmkārt, pats svaigā gaisā esi un izcils fiziskais treniņš. Bet arī, kad es redzu to aktivitātes Meceres silā un kādi tik cilvēki neslēpo. Jā, un tas ir super. Un
nāk un darbojās gan sporta skolā, gan mammas, tēti ar bērniem, kurš pa vienu pusi kalnam, kurš pa otru pusi, tur krustām šķērsām iet un notiek. Un, manuprāt, tā pievienotā vērtība ir absolūti ne tikai lielie mači, bet tā ir arī ikdiena un ne tikai sporta skola, bet vispār arī slēpošanas turismu, distances slēpošanas turismas arī strādā Smeceres silā un Namiņi ir aizņemti pie stabila sniega un cilvēki brauc un ir aktīvi. Distances slēpošana jau tas ir visiem zināms, ka tā ir vienīgais tāds sports veids, kurā tā īsti satraumēties nemaz neiespējams. Protams, dažādi var teikt, ka droši vien, kad domā, ka mīkstāk krist sniegā, ja? Varbūt arī tā ir, bet katrā gadījumā distances slēpošana, tāpat kā peldēšana, tāda no sporta veidiem, kur vairāk muskuļus iesaistīti, ļoti labi elpošanai. Un, protams, veselīgs, pirmkārt jau gaiss ir, un viens no tādiem, es teiktu, droši vien veselīgākiem sporta veidiem, kāds ir pieejams. Bet, te nāk, protams, inventārs klāt, bet mēs nedaudz ierunāmies par to turismu. Man vienmēr gribas pastāstīt to piemēru, ko es teiktu, ka Madonai vajadzētu virzītos kaut kādā veidā, kas neizmantotais potenciāls. Jā. Par Haņu. Haņa ir 40 km aiz Alūksnes, tāds maziņš ciematiņš, es nezinu, cik tur iedzīvo Igaunijā, cik tur 500 iedzīvotāji jānoskaidro. Katrā gadījumā maziņš. Iet Tartu maratons cauri, tur arī bija kaut kas biatlonā notiek. Un te mēs aizbraucam brīvdienās, sestdienās, svētdienās, arī piekdienās pie viņiem ciemos kādreiz. Tad vienmēr laukumā stāv lielie autobusi no Tallinas. No Tallinas nāk lieli autobusi ar slēpotājiem. Viņi atbrauc paslēpot, tur 2 kafejnīcas ir. Tajā mazajā ciematā ir 2 kafejnīcas. Es nezinu, Madonā vairāk kafejnīcas noteikti ir, bet katrā gadījumā priekš tā iedzīvotā skaita, un viņi kaut ko to dzīvību visu laiku uztur. Tur ir munimeģis, es aizmirsu pateikt, to es uzzināju tikai šajā ziemā. Braucu garām, skatos rakstīts tiešām munimeģis, vai ne, bet jā, tas, kad no Rīgas atbraukt uz Madonu autobusus noorganizētu, tas jau, man liekas, būtu tāds arī vērā ņemams jau pasākums, un mēs ar Gunāru šogad par to runājām, Gunāru Ikaunieku, un mēs tā kā salikām pat kalendāru, kurā brīvdienās būs tā, kad nebūs sacensības, jo, kad Madonā sacensības ir, tad nav kur slēpot. Un mēs sarunājām, jā, kalendārs ir tagad uz tām brīvdienām. Tagad es teicu, pieķeršos un mēģināšu norganizēt Rīgā. Man bet plāniņš jau bija pat izdomāts, bet šogad nekas nesanāca, jo mēs tikai saulīte, lietus, sniega nav, un pēc tam, kad uznāca tas mazais mirklis, kad bija sniegs vai ne, tad bija visas sacensības saliktas vienā datumā. 4, man liekas, Gunāram rekords droši vien bija 3 vai 4 sacensības dienā, jo visas kaut kam vajadzēja notikt. Un līdz ar to tas plāns nerealizējās. Es teicu, ka šogad notestēt, no testa nekas neiznāca. Raimond, tu neiespējamā cilvēks izstāsti. Es jau tagad saskatīju nedaudz Raimondam Dobrovskim arī līdzīgs degums kā tev. Baigie, Raimond, jūs aizstrauc arī pilnīgi neprātīgi. Pilnīgi, Raimond, nelieciet bērnus par Raimondiem, ja gribiet mierīgu dzīvi, ja gribiet nemierīgu, lieciet. Bet ne par to stāst. No tā turisma viedokļa, vispār no tā izaicinājuma viedokļa, tas pasaules rallycross čempionāts Latvijā. Tas ir tāds neticamais pasākums. Kā būtu, ja mēs turisma vārdā, vai vispār, vai tas ir forši un jēdzīgi? Mums ir Gaiziņkalns 311, Munimeģis ir 3 metrus augstāks. Ja tu būtu rīkotājs, tu būtu gatavs uzraut augšā Gaiziņkalnam tos 4-5 metrus, kas ir varbūt kaut kādi, cik tur tie kubikmetri? Ja ļoti vajadzētu, protams, jā. Un kas notiktu no politiskā viedokļa, Igauni mūs iesūdzētu? Karu pieteiktu. Karu pieteiktu? Kurš vinnētu? Jā, es domāju, kāda distance, kurā pārbaudīt. Es par to domāju, tas būtu, visi brauktu skatīties, visi brauktu fočēties. Cik tur vajag? Tā kā šitās ir. Viņš bijām kaut kā torni tur uzbūvējuši kaut kad. Viņš sabruka, man liekas, Igauni viņu vīlēja pa malām nost. Viņš bija bīstams, un tad viņi vispār uzspridzināja. Bija atkal Timrotam ko komentēt, kā Pronis jūka. Ne, bet kāpēc vēl tie lielie mači Latvijā ir tik labā līmenī, manuprāt? Tās lielās valstis ir pieradušas, ka notiek viss kaut kāds dažāds un augstākā līmeņa čempionāti, kas varbūt ir jau ikdiena. Bet mūs tas katrs lielais mačs ir kaut kas īpašs. Vai VRC, rallycross, vai tas pats biatlons, vai motocross, vai vēl kaut kas. Un tad jau ir tā vēlme parādīt labāko. Man pat Eiropas čempionātā Enduro, kad Madonā arī bija oficiālais pasākums, arī teicu, ka mēs neesam liela pilsēta, bet mēs tā no visas sirds tās lietas daram un cenšamies ielikties un ieguldīties.
Un tas kaut kādā mērā vienmēr parādās, un tad tā atgriezniskā saite nāk. Un varbūt ar to tā ģimene ir atpakaļ vēlreiz Madonā vai kādā citā vietā Latvijā. Ja, es griežās. Es vienmēr teicu, angliski ir tāds, viņi varētu pārtulkot, ka you pay, I stay. Jūs atbrauciet, samaksājiet, un es šeit palieku. Tas ir diezgan būtiski. Kādi tev ir tie principi, kad tu darbojies savā jomā? Ārkārtīgi vienkārši, tikai maksimāli labi. Katru dienu iet ārā un darīt visu, ko mēs tajā dienā mākam. Un tad, kad mēs tur sanākos gados pirmo šo pasākumu uztaisījām 2016. gadā, bez pieredzes. Vispār tur bija organizatori, kas bija organizējuši to sacensību pie 30 gadus, 20, ļoti pieredzējuši. Mēs ienācām pirmo reizi un uzreiz dabūjām labākā posma balvu pasaulē. Uzreiz pirmajā gadā. Un visi tie vecie organizatori, senie organizatori nākamajā gadā bija pie mums mācīties. Un baigi daudz cilvēku man atnāk, viņi atnāk uz savu sacensību. Viņi saka, Raimond, kāpēc tu taisi tik labi, un taču varētu tur iekonomēt un vairāk naudas nopelnīt. Bet man pilnīgi vienmēr ir tikai viena prioritāte, pēc iespējas labāk to izdarīt. Un tajā brīdī tā tur iekonomēšana ir tāda īstermiņa domāšana uz to brīdi. Bet ar to pasākumu kvalitāti ko mēs darījām? Mēs būvējām Latvijas vizītkārti katru gadu pacietīgi. Un pienāca viens brīdis, kad VRC īpašnieks, viņš man tā arī saka, Raimond, es nezinu, ko jūs tur darat. Viņš saka, kur es griežos, man visur bāžu vārdu Latviju priekšā. Vai es runāju ar top braucēju, kurš tur ir bijis Latvijā, vai es runāju ar rallycross pasaulē, vai es runāju ar rally pasaulē, jo mēs rīkojam daudz gadus Eiropas. Viņš saka, es nevaru no jums izmukt. Un mēs viņus faktiski piespiedām ar savu kvalitāti, iedot mums to VRC, kas vēl pirms 4 gadiem tas bija vispār aizmirstiet. Vispār tas pat bija nereāli, jo autoražotāji līdzdalība, viņiem interesē lielie tirgi. Viņi pastāsta uz Latviju, cik mēs Toyotas pārdodam gadā. Kāpēc mēs tur braucam? Ja? Mums iedeva to. Un tas, man tā uzstādījums ir darīt uz to dienu, cik vien labi mēs varam. Neko neatstāt parītdienai, nākamajai reizei vēl kaut kam. Bet Madonas novadam ir ne tikai tur sniegpārstiņas un pakalni, bet arī gailis tomēr tajā ģerbonī. Un tas jautājums, kāda vēl pēc Kurzemē? Tie 3 Madonijas. Jā, saprotu, bet man arī ļoti bieži uzprast to jautājumu, kāpēc viss tā darbība ir tur vērsta, mēs varētu pagriezties tur. Un īstenībā ļoti daudz labu ceļu šajā reģionā. Ļoti labi ceļi. Un saturs te ir vairāk nekā labs. Tagad motoru galvas visā novada grib dzirdēt, kur ir iedzīgākie posmi. Ir viens bet, ka mums ir vajadzīga infrastruktūra. Mums ir vajadzīgas naktsmītnes, mums ir vajadzīgs ļoti daudz resursu, kur mēs to pasākumu, lai mēs atvestu, jo tie pasākumi ir lieli. Un, ja mēs uzbaram kaut vai to VRC ceļojošo cirku, kas ir tas viņu tikai darbinieki, mehāniķi, tā kā tas ceļojošais cirks, kurš ceļo uz posmu, tikai viņi ir 2000 cilvēki. Un par cik viņi tik daudz laika pavada ārpus mājām gadā, viņi nekad nedzīvos 3-vietīgā numuriņā 3 cilvēki, nekad. Faktiski viņi dzīvos 3-vietīgā numuriņā 1 cilvēks. Viņi maksās pilnu cenu un tā tālāk un tā projām, bet tā komforta dēļ, viņš nevar 6 mēnešus gadā esot prom no mājām, dzīvot visu laiku ar kādu citu numuriem, viņam vajag komfortu. Un tagad tas apjoms ar numuriem, kas ir vajadzīgs tādam pasākumam, vēl pieaug. Jo mums Liepāja ar visu esošo infrastruktūru bija līdz nagiem, un mēs ļoti ilgi meklējām prāmi, lai nopirkotu. Jā, viņi teica, es atceros, turismnieki teica, ka visi turisma informācijas centri no Ziemeļa Kurzemes līdz Tukuma vienkārši strādāja tam posmam. Tas taisnība. Tad tu saki, otrais pasaules karš vainīgs pie tā, ka mums te bišķi vairāk sagrauj un Kurzemē bišķi mazāk sagrauj to vēsturisko infrastruktūru. Ne, tā var teikt? Infrastruktūra ir ārkārtīgi būtiska. Ārkārtīgi. Liepāja liela pilsēta var paņemt pretī daudz vairāk. Es jau saprotu no Gundara, ko viņš teica, ka mazos ciematiņos vairāk var paņemt, jo tur ir vairāk tukšu vietu. Cik mēs paņēmām uz biatlonu? 600? Jā, mums bija, mēs bijām kā orkomitejā norezervējuši 430 vietas aptuveni. Novadā ir mazliet vairāk par 450, bet es vēl daļu izbrāķēju, vienkārši tāpēc, ka izbrāķēju. Un līdz ar to mums izdevās, es jau minēju pirms tam, kad bija tāda situācija, ka zviedri domāja pieteikties vai nepieteikties. Un es teicu, kaut viņi nepieteiktos. Nav jau mums 20 līdz 30 vietas, kur izmitināt vairāk. Un zviedrus mēs nevaram ielikt tur, nesaukšu tagad tādu kādu vietu vai ne konkrētu, bet
tā ir tas kapacitātes jautājums, bet tas nav atkal jautājums droši vien par infrastruktūru. Tas ir skaidrs, bet tas ir par kopēju attīstību. Šajā gadījumā par novada vai varbūt par blakus novada kopēju attīstību. Tā vīzija jau jābūt droši vien tādai, ka pirmkārt tas jau nav tikai biatlons vai motosports vai vēl kāds orientēšanās vai stirnubuks, bet vēl kaut kādam jābūt šim te piedāvājumam, lai droši vien tas dzīves līmenis augtu gan mums, gan arī braukt pie mums atpūsties, brauktu pie Māra uz šejieni un mēs uzaudzētu šīs dzīvošanas vietas. Šobrīd mums viņu tā kā trūkst priekš liela pasākuma. Teiksim, priekš pasaules kausa biatlonā ir vajadzīgs kā minimums 1200 līdz 1500 vietas. Un šobrīd mēs 600. Mēs varētu varbūt 600 dabūt. Mēs varam IBU kausu dabūt tādā līmenī, bet tad mēs jau arī tur. Un mēs arī 30 minūšu attālumā tā minimālā prasība, lai varētu nokļūt sportisti. Mēs varam, protams, aizsūtīt tur televīzijas pārstāvis kaut kur tālāk un tā tālāk, vai ne? Bet, televīzijas pārstāvis regulāri tālāk sūta. Jā, šis ir noteikti stāsts, jo Smeceres silam blakus esošie sniegi, sila terases šobrīd būvē vēl papildus apjomu. Es domāju, redzot to potenciālu, biatlons, Skandināvijas kausa, ziemas orientēšanās, rollerslēpošana, šobrīd izskatās blakus āģi motokras, pasaules čempionāts enduro. Velo orientēšanās, tāds pasākums izlīd mums pie galva. Velo orientēšanās, jā, pareizi. Ar šādu te vektoru, kad uz to iet, es domāju, tas ir pamats arī attīstīties šajā jomā noteikti. Un es to redzu kaut kādā mērā. Un jau kaut kur lielāku ambīciju mēs celsim, jo noteikti tas privātais sektors pavilksies līdzi. Es esmu par to diezgan pārliecināts. Un plus vēl pie labākām ziemām vai labāk pamanīžējot vēl to, kas ir ziemas turismas, viennozīmīgi slēpošanas turismas, lielas nometnes, komandas. Tur ir ko darīt un kā piepildīt to dzīvojamo sektoru, ēdināšanas sektoru. Tas ir noteikti ir stāsts. Par dopiem parunājam. Madonas novadā interesantākie ceļu posmi. Madonā bija rallijs vairākus gadus. Daudz gadus. Ērgļos arī bijis. Ērgļos es esmu trenējies šeit Kruščērs. Tieši tāpēc es tev vajadzētu pastāstīt puišiem, kur var paskatīties, kādiem jābūt līkumiem. Domā to uz kurienes pusi droši vien to ceļu, ja? Es viņus nenosaukšu tev tehniski, kā viņas visu sauc, bet es tikai zinu, es braucu vēl šodien un es atceros, es ļoti daudz šeit pavadīju laiku 2006. 2007. gadā trenējoties. Tieši Ērgļos mums tad bija tāda bāzīte, es atceros, man bija uzbūvēta tikko jauna automašīna, un es pirmo reizi viņu ieraudzīju šeit Ērgļos. Kāda marka viņa bija? Mitsubishi Evo, un es atceros to dienu, kad es piebraucu klāt ieraudzīju viņu šeit. Bet rallija Madonā es arī, manuprāt, braucu vienu gadu, un ceļi šeit ceļi ir fantastiski, un tramplīni, un līkumaini, tad viss ir pamatiņš ir ļoti labs. Un īstenībā ceru, ka vienam arī rallijas varētu atgriezties Madonā. Un es arī par tām ziemām domāju, tāpēc, ka tas ir cikliskums. Es kā biologs pēc izglītības, es ļoti labi zinu, ka man Ilmārs Tirmanis saka, ja darba skudra dzīvo 3 gadus, tad, ja viņai gadās tās 3 dienas viņa dzīvo, un ja gadās tās 3 dienas lietainas, tad tā darba skudra nomirs un saka, šī šausmīga vieta. Visu laiku kaut kādas milzīgas ūdens bumbas krīt no gaisa. Bet tie cikli dabā viņi var pagriezties arī tā, ka mēs atkal tiekam bišķi biezākās ziemās. Bet vai tad tā arī nav? Ja mēs paskatāmies pagājušajā ziemā, aizpagājušajā ziemā, tas bija ļoti labs ziemas, ne? Nē, pagājušajā ziemā viņa bija pašās beigās sabira. Viņš no sākuma bija liesas. Smeceres salā no novembra līdz aprīlim bija. Jā, tādā mākslīgā, jā. Es domāju, tas, kad ir mums ļoti, man liekas, cerēt nav ko tā, ka domāt, ka būs tā kā mēs vēl atceramies, vai ja pajautāsiet saviem vecākiem, tad viņi teiks, ka vispār bija tas ziemas tādas... Man fāters taisot trases iebrauca augsnī tādā augstumā, ka viņš pēc tam teica skaties. Jā, tā, kad es domāju, ka tomēr tas ziemas paliek, laiks paliek siltāks, ziemas paliek vājākas, kupenes mazākas, un es domāju, ka tāda būs arī tendence. Bet tāpēc jau ir tehnoloģijas. Šobrīd tehnoloģijas ļauj mums šo ziemu uzturēt arī visus 4 mēnešus. Es domāju, ka tā jāinvestējas ir tajā virzienā, kad ir, tur nebūs visur, jā, bet ja tas ir kaut kāda vieta, kurā ir šis mērķis, tad tur jāinvestējas ir, un šis tās 4 mēneši arī jāuztur tā ziema tur. Smeceres salā bija, man liekas, beigies sniega krājumi. Arī visu vasaru saglabājuši. Tagad arī uzražoja sniega apjomu ar domu par Eiropas junioru biatlonu nākošajā ziemā, jo bez šāda sniega rezerves
maču nevar dabūt, jo jābūt drošībai, ka viņš notiks pie kuriem apstākļiem. Jā, vajag atļauju. Mēs, kad parakstam līgumu, tad mums jānorāda, cik mēs esam saražojuši sniegu. Tad Nova Mesto arī, viss apkārt ir zaļš, bet ir tas sniegs, tāpēc, kad ir bijuši kaut kādu periodu noteiktā ziemā mīnusi, kad uzražo milzīgu sniega apjomu, kuru pēc tam pēc vajadzības liek uz trasēm. Tā ir tehnoloģija. Kas ir rallijā tāds, kas ir pirms gadiem likās, ka nekas nav tāds iespējams, un ka tagad ir tas elementāri? Rallijā mums bišķi savādāk. Paldies Dievam. Mums nav jāražo sniegs. Kāda laikapstākļa līsta, saule, karsts, pilnīgi absolūti vienalga, bet rallijā tās tehnoloģijas tehniskajā ziņā ir aizgājušas kosmosā, un mēs īstenībā dabujām VRC ralliju Latvijā brīdī, kad jau diezgan droši, ka tās bija ātrākās automašīnas, kādas vispār vēsturē braukušas. Un tagad viņas sāks iet uz leju un griezt otrā virzienā, jo sāk sasniegt jau tādus vidējos ātrumus, kad jau tā kā mazliet pa dūlu, un faktiski mēs dabujām ātrākās vēsturiskas mašīnas, kāds vispār bijuši, un tas skats uz viņām skatoties ir diezgan interesants, kad apstājies trases malā. Un tev tā kā neticās, acis nespēja saprast, kā tā var būt, kā tā automašīna tik ātri var pabraukt, jo viņai ir, liekas, ka tur nav fizikas likuma, bet aerodinamika strādā, jauda strādā, visas tās tehnoloģijas jau tā strādā, kad es aizgājis bija šī kosmosā, un tagad sāks... Tas tāpat kā pirmajā formulā arī tur ierobežojums sakraut virsū, vienkārši tāpēc, ka citādi jau bīstams. Tur Formulā 1, ja nebūtu ierobežojumi, tad tās automašīnas būtu tik ātras, ka tie braucēji slēgtos ārā vienkārši no G-Force. Viņi vienkārši slēgtos ārā. Viņām ir ierobežojumi daudz dažādu raksturu, jo vienkārši tās slodzi ir tik abnormāli, kad viņi nespēja turēt to. Viņas varētu tehniski uzbūvēt, ka viņas var braukt daudz ātrāk, ja atlaistu grožus, bet kāda būs jēga no tā, ja čaļi sāk slēgties ārā? Kad mani pavizināja Māris Sniegšāds, man likās, ka es arī izslēgšos. Viņš mani pavizināja treniņa režīmā, bet man tad jau likās, ka fizika nestrādā, un tas nebija ar VRC, tas bija ar N4 mašīnu. Tu tādā savā līmenī varētu, cik tu ilgi varētu izturēt? Man Jānis Kļaviņš ir, mēs kopā radiotaisam, viņš saka, viņš ir PSRS beidzamais junior čempions, man liekas, nezinu, kurā gadā motokrosā. Viņš saka, vienu aplis var nomaukt, bet 11 nekad vairāk. Es plānoju pārbaudīt, pēc... Cik tad sanāk tagad tā pauze, kaut kādi 10 gadi kopš pēdējā rallija, vai 8 laikam. Es plānoju uzlaist ralliju šogad. Tad soda punkti ir no CSDD kaut kādā? Viens. Dzēsīsies jūlijā. Viens. Droši vien rīkojot mačus vai nevajadzēja paspēt kaut kur? Jā, burtiski. Kādu mašīnu izmantos? Kādu mašīnu izmantos? Es tādu pašu, ar ko toreiz senos laikos, kā man uzbājāt, tādu pašu es plānoju šogad uzbraukt. 7. tātad. 9. Aha. Labi. Un tu varētu nomaukt? Es, piemēram, tā, ja man vajadzētu parādīties 200 metrus, varbūt uz katru kājas, tam jau tieši nomaukt puslīdz iedzīgā tehnika. Tad es 400. Es, protams, kad tādā ziņā, kad es nedaudz sevi formā uzturu, bet tikai pavisam nedaudz. Ko tas nozīmē? Kafiju? Pasniecies tā mazliet viņi vairāk arī kaut kur aizēja vienreiz nedēļā paskriet, kādreiz uz zāli aizēja, un kad slēpes bagāžniekā biežāk nekā es viņu ziņām uzkāpju, jo, kad sākas ziemas, es ielieku bagāžniekā slēpes un tā kā ar domu braukšu. Šogad 3 reizes esmu uzkāpis uz slēpēm, ja, bet droši vien, ka es kādus 10 km varu noslēpoties, tā esmu domāju, varbūt baigi pārvērtēju sevi, bet, Es pie Dombrovska noslēpā ir visi 16. Vīrs problēma, protams. Droši vien, tad es arī varu 16. Viņos gatavojies, Māri. Jā, paklau, vajadzētu izmēģināt. Es redzēju internetā vienš tādu joku. Tiem, kas brauc pie stūras, ir ļoti laba reakcija. Tad laidīs vaļā, vai viņš noķers vai nenoķers. Pag, tu vēl kaut ko īsāk varētu. Tur lineālu vai bumbiņu met. Pamēģini, viņš tāpat noķers, redzēs. Pamēģinam. Pamēģini, jā. Pagaid, iedod iesildīties. Vispirms Gunnar iesildamies. Kas man jāpara? Es metu, viņš zina, es metu, tev jānoķer. Labi. Jautājums, redzēji? Bet vispār ķer šitā. Es nezinu. Bet šitā vieglā versija. Tā vieglā man bija. Nepagaid, tev es tuvāk pielikšu. Paga, ko tad? Kā tur, Šeit. Motobraucējs. Aiziet. Un tagad tev. Man? Protams. Hobā! Es māku noķert, es nemāku sagrābt. Ziltiņas. Jā, šitā nav zviedru malku. Grabdi. Šausmīgi. Tad man bija par slēpošanas veterāniem stāstiņš.
Bija veterānu čempionāts Madonās Mestersilā pirms pāris nedēļām. Tur dažādas paudzes. Un komandas sapulcē viena komandas vadītāja saka, vai drīkst no kalniņa noņemt slēpes un noiet lejā, ja dalībniekam ir 92 gadi. Drīkst jau noiet lejā, bet iedomājies. Un tāpat piedalās un ir. Un tie veterāni ir apbrīnojami. Bet tas arī ir godīgi, tāpēc, ka tajā brīdī, ja cilvēks dara to, kas viņam patīk, es pieļauju, ka jūs darat to, kas patīk, tad viņš nebeidz. Tajā brīdī, kad pensija, viņš nebeidz darboties. Bet ja viņš bijis kaut kādā tādā pozīcijā, ka viņš vienkārši strādāja un tagad es esmu pensija, tagad es nestrādāšu, ar to pašu var arī beigties, tāpēc, ka nedrīkst atlaist. Cilvēks ir vienīgais plēsējs, kurš visu laiku nodarbina sevi, jo Lauva zina, ka viņai tur, teiksim, tik un tik pātrinājumu dzīvē ir, bet mēs ar šo te visu laiku kustēšanos esam panākuši kaut kādu pilnīgi paradoksu no dabas viedokļa skatoties. Kustība dzīvība, jā. Un jo tu vairāk kusties, jūs redzētu, cik daudz staigā cilvēku pa vakariem vienkārši. Sievietes parasti. Man liekas, ka tas tāds salīdzinoši labs piemērs, kad, ja mēs atceramies droši gadu 30 atpakaļ, vakaros jau tur, ja kāds atļāvās tur staigāt ar nojām, tas jau tā kā eksotika bija, un kaimiņi domāja, ka tam jau viss nav mājās, vai ne? Šobrīd neviens par to nebrīnās, vai ne, kad ir nojām. Drīzāk paņem vēl to otrs kaimiņiem līdzi. Jā, tā kā tas tāds, man liekas, ka ģimenēs tas ir ļoti iegājies, un tur visādi šobrīd izaicinājumi, 10 000 soļi un skolu izaicinājumi. Tu telefons piedāvā nopelnīt ordeņus. Jā, to es nezināju. Jā, man es jau parādīšu, tas manējais piedāvāja. Un man tagad, bet viņš ir kaut ko sajaucis, jo viņš jau kaut kāds pusotru nedēļu izveidoja to savu dienas normu. Nezinu, cik man vajadzētu tagad noiet. Un viņš skaita, un viņš visu laiku, viņš saka, 497 tie apļi uztaisīt, līdz 500 pietrūkst 3. Tas jau 2 nedēļas esmu iegājis. Nezinu, viņš āzē mani. Bet ralijā tur viss ir ļoti smuki. Faktiski arī slēpošanā un biatlonā viss ir smuki. Kādā ziņā? Cik lielā mērā tam skaisti, kādā ziņā smuki, noformējuma ziņā, cik svarīgs ir vizuālais. Piemēram, Madonas novadā, kur mēs šobrīd sēžam, savulaik kaut kāda Daugavpils universitātes pētnieku grupa bija izpētījusi, ka cilvēks var saņemt, viņam toreiz bija drausmīgi cipari 400 eiro mēnesī, bet viņam prieku rada ik reize, kad iziet ārā, ka daba un ka ir skaisti. Un sportā tas skaisti tiek pārcelts uz atlētu ķermeņiem, uz mašīnām. Pastāstiet par to skaistumu, bišķīt kaut ko. Nu, labi, no sportista perspektīvas. Mums, piemēram, šobrīd ir čalis Mārtiņš Sesks. Jā. Šī brīža faktiski sensācija tajā mūsu pasaulē. Viņš ir karstākais kartupels vai karstākais topiks, par ko visi runā. Un viņš ir. Un viņa jau diezgan neslēpjot, tie lielie vīri saka, ka pusi no viņa vērtības ir, vai tās viņa jaudas ir viņa braukšana, braukt prasmes. Otra puse ir, kā viņš izskatās, kā viņš sev pasniedz, kā viņš finišā pasniedz intervijas, ka viņš ir vienkārši interesants cilvēkiem. Un tas pat jau ir diezgan līdzvērtīgi tam, cik īstenībā labi braukšana. Gulbis ar savulaik vienkārši viņam apnika visu laiku sēdēt vienās un tajās pašās preses konferencēs, viņš sāk visu ko izdomāt. Uzreiz palika interesants cilvēkiem. Ja, tieši tā, un arī tajā Mārtiņa perspektīvas, tagad, ja mēs paskatāmies, visi tie braucēji tiek intervēti finišos, visi viņi. Un visi viņi jau gadiem, visiem viņiem tur PR menedžeri uzlikuši rāmis, kā uzvesties, ko teikt, un viņi tādu visu garlaicīgi, tad atnāk Mārtiņš. Tur smaids līdz ausīm, tur dzeltenas brilles un tur emocijas, un automātiski viņš ir uzreiz visiem interesants. Bet tu domā, ka tajā brīdī, kad viņam teica, ka viņš ir otrais, un viņš teica, tad beidziet muldēt, viņš to izspēlēja, ja tas tiešām tā arī? Nē, es domāju, ka tas viņam bija pārsteigums. Jo tas, kad, lai mēs tā varbūt saprast mazliet, tas, ko viņš izdarīja, tas ir tā nereāli. Tas ir vienkārši neticami. Tas ir tik nereāli, ka es vēl vairāk kā 8 mēnešus pirms mūsu sacensības visiem saviem darbiniekiem mums bija tādas apmācības. Man jau paprasīja kaut ko apsolīt, derības kaut kādas, un es viņam pateicu, ja Mārtiņš uzvarēs ātrumposmus, nodzīšu matus. Labi, ka es neapsolīju tetovējumu vai vēl kaut ko trakāku. Jā, jo tas bija tik nereāli. Un visi mēs gājām, visi komandu vadītāji, visi VRC vadītāji, visi teica, jūs nedzīvojat ilūzijās, jūs saprotat, kāds jums vispār kādā kosmosa kuģī viņš kāp. Ar to kosmosa kuģi neviens uzreiz nav saradis. Tam vajag laiku, tam vajag gadus. Domājiet, kā nofinišēt. Čalis vienkārši otrajā ātrumposmā Latvijā uzvar ātrumposmu. Visa tā pasaule vienkārši apsēdās. Aizbrauc uz nākamo, uzvarēja atkal.
Un tad viņam tā arī paprasīja, viņš kas tu tāds par esi? Ja tieši tā arī paprasīja, who are you? Jo tas ir tik nereāli. Tā nevar būt. Bet tur ir arī pamats, tur ir tā audzināšana, tur tas ir ģimenei draudzīgākais novads, tāpēc, ka vecos esku zini, tikpat smuks un tikpat traks bija. Un tagad viņam ir bērns jaunais un arī tikpat vecs. Mums arī ir tādi divi novadāji brāļi Lielbāži, kas ir tā blakusvāģu seriāla, tā pasaules seriāla sejas. Arī interesanti, atraktīvi jauni džeki. Es domāju, tas pasaules kausa posms Madonā, kas visdrīzāk notiks jau šajā augustā un iespējams gadus uz priekšu, noteikti iedos tādu pievienoto vērtību gan seriālam, gan Madonai, gan Latvijai. Tas, manuprāt, baigo ķīmiju veido, kad ir Mārtiņš Sesks, ap ko būvēt VRC, brāļi Lielbāži, ap kuriem būvēt šo blakusvāģu stāstu un atkal pacelt šo blakusvāģu stāstu jaunā līmenī, jau savulaik pie Serģija un Rasmaņa. 10 000 skatītāji, manuprāt, bija ķegumā posmos pats bija. Tas tieši tas, ko es gribēju pieminēt, ka mums Latvijā ir milzīga tehnisko sporta veidu fanu bāze, milzīga. Tāpēc, ka viņi ir gadiem bijusi. Viņi sākās ar blakusvāģiem, ar autokrosu, Bauskā. Tas viss ir tā bāze, viņi ir milzīga. Viņi ir tāda klusa, varbūt tāda klusāka, snaudošāka, bet tad, kad ir pasākumi, tad viņi visi ir ārā. Mēs te VRC redzējām, 100 000 es saucu piesardzīgi. Man īstenībā liekas, ka tur bija tuvāk 150 000 cilvēku, un viņi visi iznāk ārā. Tā tehnisko fanu sporta tā bāze ir ļoti liela, un tas blakusvāģi un vēl tas faktors par Lielbāžiem, tur var izšaut diezgan labi tas viss, pilnīgi noteikti. Bet kā detektēt vecākiem savos bērnos, ka viņi ir šitais puika, kurš ir traks ar to savu mopēdu un varbūt no motorzāģa jau ir uztaisījis mazu laivas dzinējiņu vai kaut ko tam līdzīgi, kā viņam detektēt tās prasmes tajā un attīstīt. Es saprotu, ka slēpošanā vai kaut kādos tādos sporta veidos, kuros ir svarīga tā tehnika, jau redz pēc tā, kā viņš kustās, kā viņš šis būs vingrotājs, šis būs varbūt tomēr izturīgie sporta veidi, karāgus gabals, ka šitam galvu strādā, tas būs orientierists. Kā? Šodien ir nesalīdzinām vieglāk nekā varbūt senākos gados, kā iesākt un kur gūt padomu un kur iegūt pirmos soļus. Nesalīdzinām vieglāk. Nē. Es iedošu vienu piemēru. Ja tu šodien izdomā pamēģināt speedway, tev Rīgā ir bāze, kur tev vispār visu iedod. Vienkārši atved savu bērnu. Tev vispār nekas nav no tevis vajadzīgs. Tev vajag interesi aizvest bērnu. Bērns pamēģinās mocīt. Un tad sapratīs, patīk, nepatīk, gribu braukt, negribu braukt. Un tas speedways arī tādā ziņā vispār unikāls, ko es vispār vēl nespēju sagramot, kā tas ir tā sanācis. Bet tas sportveids ir tāds, ka no tā brīža, kad tu ar viņu uzsāc, saproti, ka tev tas patīk, ja tev tiešām padodās, tu ārkārtīgi ātri nonāk līdz tam, ka tu reāli pelni naudu. Fiziski var kļūt par profesionāli varbūt īsākajā laika posmā no visiem tehniskajiem sportiem, kas vispār ir. Bet, labi, tas bija tur atkāpe, bet arī daudzos sporteidos šodien tu vienkārši atliek pameklēt. Un ja tev ir tam bērnam tā interese kaut bišķīt, iedot viņam pamēģināt, kā tas ir. Un tas neprast, tas nav kosmosa šodien, mūsdienās galīgi nav. Kas speedwayam vajadzīgs? Tur skaidra aplis? Benzīna galva. Tur tāds mocīts bez bremzēm. Nav bremzes. Tas tirps viņam ir dāņi, tur brauc tirps? Skandināvija, Polijā un Anglija. Polijā mums ir sacensība, kuru mēs uzbūvējam Nacionālajā stadionā, futbola stadionā. Mēs uzbūvējam trasi 3 stundu pasākumam. 180 smagās automašīnas veda granti iekšā. Saliek bortiņus, viss sanāk 50 000 cilvēku, noskatās 3 stundu pasākumu un to visu izved ārā. Tā operācija ir vienkārši mega, un tas stadions ir pilns. Un tas stadions ir nosakts, un tie moču skaņas, un tas, kad iebrauc Poles stadionā, tie visi poļi, kad palecās, tur liekas, kad jumtu aiznesīs. Daugavpilī ir lokomotīva, cik es atceros. Daugavpilī ir ļoti liels šis sports, ļoti liels. Un šobrīd ļoti attīstās arī Rīgā, jo mēs atvedām uz Rīgu pasaules čempionātu. Šogad 3. reizi jau notiks. Un ja Raimonds to dara, tad jau, ko mēs Madonā tagad darīsim? Blakusvāģis. Blakusvāģiem ir ļoti labs potenciāls. Pasaules čempionāts enduro ir viens no variantiem, kur strādājam. Bet par tiem bērniem vēl, man liekas, tiešām tās iespējas ir dažādas. Vai caur sporta skolu, vai caur dažādiem pulciņiem vai klubiem. Bet, man liekas, pat reizēm ir tā problēma, ka no tā bērna jau dažu gadu laikā grib panākt dabūt ārā beigo rezultātu. Tur no treneriem dzirdēts, tur NHL līmenis nebūs, bet tur otrā maiņā kurbadā spēlēs. Tā, mēram, kad varbūt tiem bērniem pat ir tas
piedāvājums un tas spiediens ir tik liels, ka viņi pat reizēm kaut kur pārdega. Bet kopumā tās iespējas ir. Un arī Madonas novadā gan sporta skolā, gan futbola klubs ir, gan visu kaut kas. Ja, tas tā ir taisnība. Lai kalnu slēpošana ērģēs, piemēram. Ne tikai kalnu slēpošana, beidz, meitiņu futbols. Kas? Ko? Meitiņu futbols? Ērģēs, jā. Treneris saka, mēs gribam pelnušķīti stāstu. Mēs cīnīsimies, mēs būsim. Mana meita iet futbolā. Un tādā brīdī, kad es domāju, labrīt, halo, es viņiem sākumā, protams, lielu mutu teicu, kad būs pasaules čempionāta spēle, viņi spēlēs Ērgļos. Tad es iešu skatīties. Tagad mums Ērgļos būs stadions. Daļai arī pateicoties futbolam. Ar pareiziem luksiem, ar pareizo segumu. Un tagad nākošais, kas ir te, kad tu nosēdies un kad tas tavs bērns spēlē, tas paliec traks. Tur nedrīkst. Treneri mācīt nedrīkst un pārējos bērnus aizskart nedrīkst. Līdz ar to jāskatās ir aizsiet muti un sasiet tam rokām. Tā. Man ļoti neku meitiņu virslīgas komanda regbijā. Piemēram. Jā. Kalsnovā ir florbols, Barkava, Lubāna, tur vairāk volejbols, Lubāna arī tehniskie, kursa orientēšanās. Tā specializācija, manuprāt, arī ir ļoti laba. Ka ne visur dara visu, bet var atrast kaut ko sev novadā tiešām norizēt. Bet, kā jau visur, man liekas, tas jau viss no cilvēka. Ja tajā vietā ir cilvēks, tad tur ir tas sporta veids, un viņš attīstās, viņš tiek uzbūvēti stadioni un trases un viss pārējais. Un ja nav pēctecības, tad tas arī viss beidzas visdrīzāk, jo tāpat tie trakie, pārsvarā viss jau turās uz trakiem. Raimonds ir traks, tāds viņš ir, un tāpēc tu esi traks, bet potēts? Nedaudz, jā. Vai ne? Un tā tas ir, vai ne? Un tā, ka tas ir taisnība, un paskaties, kā toreiz decembrī sēdēja, atnāca Briežkalns, Andris, 2 gadus iepriekš viņš stāstīja, viņam likās, stāsti, paskatīsimies, kas būs 2 gadus vēlāk. Viņš atnāk ar certificētu Latvijas kalnu slēpošanas treneri, kur viņš šitāds izskatās, viņi ir. Vai jūs dosiet naudu trenerim un kalnam, visu pārējo paši, lai nodrošina. 70 bērni, un arī šī bez laika, bez sniega ziemā nostrādā janvāri, februāri līdz galam. Man liekas, vienīgais kalns Latvijā, ka es viņam sekoju līdzi. Decembrī tas bija, visi bija sabraukuši. Ērgļi bija pārpildīti. Sigultieši rātēreiz, nav kvalitīvs sniegs. Jums vispār sniega nav. Ko tu runā tagad, Žagarkalns? Tev nav sniega, mums ir. Ko tad viņi tad darīja? Domā, viņi no ledaskā pilka ārā. Un man jau, es jau skatos, visi mūsu miestiņš lūdz Dievu par to, lai augstie vakari un augstie rīti būtu kaut piesniegot. Tā tas sports paņem to cilvēku. Es vien ir tā, ka, es dažreiz jūtos tā kā vizionārs, pabārs pirkstu debesīs un patausti, kāds būs laiks rīt, parīt, pēc kāda laika. Raimonds teica, tu saki par to brīnumu ar to pasaules rallija čempionāta posmu, tas ir tavos spēkos vēlreiz dabūt, jo tas jau tagad ir kā zvaigznes saskārt. Ja katra gribēs vairāk, tad mums baigi grūti būs. Tur ir ārkārtīgi liels pieprasījums tam čempionātam un ārkārtīgi eksotiskas valstis vēlas būt tajā kalendārā ar diezgan bieziem makiem. Un mēs joprojām, tas tirgus jau mums nav mainījies. Mums tas, kāds bija tas tirgus, tāds viņš ir. Bet tas, ko mēs izdarījām kopā ar maniem cilvēkiem, ar visiem partneriem un galvenais ar mūsu skatītāju, mēs parādījām sevi ekscelenti. Un tas ir milzu priekšnosacījums, lai viņi šeit atgrieztos un izskatītu šeit to iespēju atgriezties. Jo tas, ko viņi šeit ieguva, viņi tā arī pateica. Mēs esam šokā, pozitīvā šokā. Mēs braucam, protams, par nesaprotam, kā varēja tā izdarīt tajā pirmajā piegājienā to visu. Un faktiski tā arī to nosauc kā spilgtāko jaunu posmu ienācienu kalendārā, kāds vispār kad ir bijis. Un, protams, ka tas viņiem dzīvos viņu prātos. Un es vienkārši ceru, ka tā iespēja mums tiks dota vēlreiz, jo vienkārši visi cilvēki, kas tik smagi strādāja un kas arī tie skatītāji, kas mums reāli labi uzvedās, kas ir ļoti liels priekšnosacījums rallijā, ka viņi vienkārši pelnījuši to vēl vienu iespēju. Es ceru, ka viņi to arī iegūs. Labi, tagad Madonas novads, uz ko mēs iesim. Būs vēl iespēja investēt tā, lai mēs to 1,5 tūkstoši. Cik vajag lielajam biatlonu posmam? Naktsmītnes sagatavot. Teiksim tā, 1200 līdz 1500, bet šajā gadījumā jau varētu arī paņemt arī blakus novadi. Nav jau tālu, vai ne, tā kā Gulbenī, tepat blakus, tāpat Cēsu novads ir blakus arī.
Tā kā, bet kopējais tāds virs 1000 ir jābūt kā minimums, jā, lielam pasākumam. Es jau domāju, arī priekš motosporta noteikti tur būs kaut kāda kapacitāte nepieciešama, kas tur gan, laikam, nedaudz savādāk. Tur ir sportisti brauc traileros, kemperos. Bet tad mēs drīkstam domāt vispār tādā daudzumā. Pasties, cilvēki paliek mazāk, cilvēki paliek vecāki, un tagad tev vēl būvēs, tu traks esi palicis, kur tad ir labāk? Raimunds, nav tā sporta kā uzvarēt, kad citi atliež gāzi, tad tev ir jāiedod gāzi. Līdz ar to mums ir jālikt maksimālie mērķi, bet es viņu redzu vairākās skaldnēs. Viens ir šie lielie pasākumi, jau pieskārāmies biatlons pasaules kausnē rītā, bet kāpēc ne pēc 10-15 gadiem, kā Raimunds gāja uz VRC. Slēpošana, Skandināvijas kausa, roller slēpošana, ziemas orientēšanās, šobrīd blakusvāģi, pasaules čempionāts enduro. Tas, ko mēs varam pacelt jau šobrīd, tuvāko dažu gadu laikā, bet ambīcija jābūvē. Bet es tādu kopumā to sportu redzu arī ļoti lielā mērā tautas sports. Pieminētais Stirnbuks, dažādi pasākumi, velo pārgājieni, kas pavēlāk sabiedrība, jo tiešām šobrīd ir moderni sportot. Peldēties ziemā, nojūt, skriet, tas ir, un par to ir prieks. Un noteikti bērnu sports, vai caur sporta skolu, vai caur klubiem. Katrā pagastā kādu aktivitāti, Madonā noteikti vairāk caur sporta skolu, bet piesaistīt tos bērnus. Tas, ko es redzu arī komandu sporta veidos, tur jau tā cīņa par bērniem notiek, kurā sporta veidā viņu piesaistīt un kurš kuru pārliecinās, bet es domāju, ir vēl daļa, kas vēl nesporto, bet sportot būtu jāsporto katram, kaut arī dēļ savas veselības, un nodāt to noteikti var darīt, un tas jādara vēl vairāk. Es par lauksaimniecību domāju. Saka, tu vispirms. Jā, es par to pasākumiem, man liekas, tas, kas svarīgi, ir to dabūt šo te regularitāti, lai Madonas novadā būtu regulāri, tas nebūtu tikai pa 3 gadiem viens pasākums, jo tad tas atkal nomirs, nesagaidīs, un tas savukārt atkal radīs to pievienoto vērtību ar uzņēmēju darbībai. Varēs plānot kaut kādus produktus, kas zinās, ja katru gadu ir, piemēram, Madonas novadā ir, piemēram, 30 starptautiskās sacensības un vēl 70 lielas pasākumi. Tas jau kaut ko nodrošinās, jo novads jau nav, it kā būs lielākais, bet nekas jau liels nav tur tajā visā teritorijā. Pēc 5 gadiem Madonas tautas slēpojums, 3000 dalībnieku, un mēs ar tevi viens esam starp viņiem. Nav problēma. Raimunds. Es jau izdomāju par lauksaimniekiem labu domu. Agris teica, ka tajā brīdī, kad citi piebremzē, tev jādod gāzi. Tur forši, piemēram, tam ceļam abās pusēs auzu laukus uztaisīt, jo var iebraukt auzās, bet arī tās ir veselīgas brokastīs, vai ne? Paldies, ka jūs skatījāties uz redzēšanos. Ja ir kaut kāds jautājums, kuru mēs esam ignorējuši un vispār negribam par to runāt, droši raksti, dekorē par apakšā uzrakstu, un tad mēs arī izrunāsim to. Vai vismaz atbildēsim artikulēti.